būtu dzīve, ja ģimenes budžetu pārvaldītu tu, nevis vecāki? Visur iesim ar kājām. Visa nauda tavās rokās. Labāk paņemam ābolus. Visiem ābolus. Atkal ābolus. Un tikai tu nosaki, kas kuram pienākas. Es mammai krēmu nopirku, kurš maksāja 10 eiro. Tas būtu veiksmes stāsts vai bankrots. Tur viss mammai un tētim prasīja droši. Pienācis laiks iepazīties ar mūsu jauno naudas pavēlnieci Rūtu Rodartu. Čau, man sauc Rūta, man ir 11 gadi un es eju Pārdaugavas Montessori sākuma skolā. Man patīk dejot, spēlēt klavierus un lasīt. Rūta ir dejotāja tautas deju ansamblī Dzintariņš. Es sāku dejot no 2 gadu vecuma apmēram. Esmu dejusi visu savu dzīvi gandrīz. Man gandrīz katru nedēļu ir mēģinājumi, dažreiz pat brīvdienās ir mēģinājumi. Tas ir viena daļa no manas dzīves. Vēl vienu daļu no Rūtas dzīves aizņem arī klavieru spēlēšana. Es sāku spēlēt no 1. klases. Es gāju sākumā sagatavošanā, un tagad es eju Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Bet jaunajai dāmai atliek laiks arī grāmatu lasīšanai, un to viņa dara ar aizrautību. Es sāku lasīt no apmēram 3 gadu vecuma. Pirmās grāmatas bija kaut kādas bērnu grāmatas. Mēs tagad jau lasām garas grāmatas, arī angliski lasu. Un dažreiz arī mēs ar tēti lasām kopā. Tāpēc apmēram 3 grāmatas mēnesī. Rūta izklausās ļoti atbildīga un uzņēmīga, bet kā iet ar naudas lietām? Es teiktu, es esmu vairāk taupītāja. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši vienmēr patīk zināt, ka man ir tāda nauda, ko esmu sakrājusi. Varbūt vari atklāt, kam tu krāji? No sākumā man nebija baigi mērķi, es vienkārši krāju, bet tagad mēs gribam braukt uz Parīzi. Kāpēc es izvēlējusies tieši Parīzi? Es ar savu krustmāti dažus gadus atpakaļ izlēmām, ka es un viņa varētu aizbraukt uz Parīzi kopā, redzēt Eifeļa torni. Un tad vēl bija nedaudz maziņa. Tāpēc mēs izlēmām, ka man būs kādi 12 vai 13. Tad mēs varētu braukt kopā. No tā brīža man bija tāds mērķis, tā kā krāt tam, lai tiktu uz to Parīzi. Biļete uz Parīzi varētu būt ļoti labs iemesls, lai piedalītos naudas pavēlnieka izaicinājumā. Un šis arī ir tas brīdis, kad raidījumā parādās Jāna ar naudas koferi rokās. Viņa būs tā, kas neuzkrītoši pieskatīs Rūtu un visu ģimeni taupīšanas un finanšu plānošanas laikā. Jānas rokās ir Rodartu ģimenes budžets, kuru viņa jau pēc dažām minūtēm nodos Rūtai. Atgādināšu, ka budžets aprēķināts ņemot vērā ģimenes paradumus un vidējos ikmēneša tēriņus, taču šeit nav iekļauti komunālie maksājumi, kredītmaksājumi un citi izdevumi, kurus mainīt nevaram. Pašos svarīgākajos naudas jautājumos Rūtu konsultēs Evija Kropa, Svetbank Finanšu institūta eksperte. Finanšu plānošana un skaidrošana ir Evijas ikdiena, jo viņa finanšu lietās izglīto gan pieaugušos, gan bērnus, tāpēc ekspertes ieteikumi naudas pavēlniecei noteikti noderēs. Tā stundiņa ir situsi. Iepazīsimies ar visu Rodartu ģimeni, kurus precīzāk būtu saukt par drunku Rodartu ģimeni, bet to jau tūlīt izstāstīs pati Rūta. Šī ir mana ģimene. Tas mans tētis, viņš sauc Gins, un viņam ir 53 gadi. Viņš ir mākslinieks, un viņš arī boksējās. Viņš mani ļoti bieži ved ar mācu uz skolu, un tas ir ļoti stilīgi. Tā ir mana mamma, viņa sauc Agnese, un viņai ir 48. Nē, 47. Viņa ir ļoti jautra, un viņa strādā televīzijā. Un, manuprāt, tas ir ļoti stilīgi un jautri, un arī viņas darbā ļoti interesanti. Manā darbā var dabūt kakao. Jā, viņš ir ļoti garšīgs. Tā ir mana māsa, Līna. Viņai ir 21. Mana māsa ļoti forši likt puzles un vispār spēlēt spēles kopā. Un vispār viņi ļoti jautri būtu kopā. Jo ar vecākiem tev nesanāk spēlēt spēles. Ko darāt visi kopā? Man kopā ar ģimeni patīk gatavot un arī doties uz laukiem kopā. Un mēs visiem ir ļoti mīļi, mums lauka suns, kur sauc Luna. Piebildīšu, ka šajā ģimenē ir arī brālis Fricis, bet viņš jau uzsācis patstāvīgu dzīvi, tāpēc ar viņu budžeta plānošanā nerēķināsimies. Bet nu laiks vairāk uzzināt tieši par jauno naudas pavēlnieci. Tā ir mana mazā māsa, un es viņā ļoti redzu līdzību arī sev. Viņa varbūt tāda sapņotāja, un kas, tad, kad viņa atverās, viņa māka aizrunāties un stāstīt. Rūta ir mazs mīļš meitēns. Rūta īstenībā ir kārtīga, apzinīga, un nevis mēs lutinam Rūtu, bet Rūta rutina mūs. Mums nav jādusmojas ne par ko. Mēs
tā varam viegli plūst pa dzīvi un nav kreņķu. Es reizēm dusmojos. Nu, bet tās ir tik maz salīdzinot. Nē, protams, uz tādām globālām lietām paskatoties, tas ir. Protams, tie mūsu kreņķi ir smieklīgi. Nu, līdz ar to šeit tā lutināšana. Un es reizēm domāju, ka viņi varbūt ir gan vienlaikus par nopietnu, gan tāpat laikā par bērnišķīgu tam savam vecumam arī ļoti labticīga. Rūta mums stāstīja, ka sevi vairāk redz kā krājēju, nevis tērētāju. Tā varētu būt? Tiešām ir ļoti apzinīga, arī viņai pašai ir savi iekrājumi, un viņa ir, manuprāt, lielākie iekrājumi mūsu ģimenē. Manuprāt, priekš savu vecumu ļoti spējīga apieties ar naudu. Viņa apsvērs kaut kādus tēriņus, un reizēm ir tā, ka, piemēram, viņa dodas ar dejošanu koncertūrē pa Latviju, un man ir tāda sajūta, lai viņai būtu drošības sajūta, es viņai iedošu vai nu kādus 5 vai 10 eiro, lai viņai būtu, un tad viņa atbrauc mājās, viņa saka, nē, es neko neiztērēju. Es drīzāk teiktu, ka viņa ir taupītāja, bet viņai nav tādas ļoti brangas pieredzes, vienīgais tajā naudas apsaimniekošanā, un tāpēc es domāju, ka tā patiesā daba varbūt varētu parādīties tagad. Tā šķiet, jā, jo es pat īstenībā būtu priecīgs, ka viņi atļautos sev palutināt, nu tā atvērtos citādi, jā, tas būtu pat forši. Vai Rūtai izdosies atvērties, mēs noskaidrosim šī raidījuma gaitā, bet tagad jāsagaida Jana. Šīs nedēļas naudas pavēlniece ir 11-gadīgā Rūta, jaunākais bērns Agneses Drunkas ģimenē. Būsim liecinieki, kā mazā māsa plānos budžetu un turēsies pretī kārdinājumiem iepriecināt sevi un savus mīļos, nopērkot ko gārdu vai neplānot. Cik viegli vai grūti būs pateikt nē, un cik Rūtai izdosies ietaupīt savam lielajam sapnim, to mēs uzzināsim. Un te arī gaidītā satikšanās. Čau. Nu, es ceru, ka tu gaidīji mani vairāk nekā čemodānu. Jā. Bet tas ir svarīgs tavs darba instruments. Nu, ko, ejam satikt vecākus tavs? Arī Rūtas vecāki grib uzzināt, kas slēpjas koferī, tāpēc Jāna tiek uzņemta ar platu smaidu. Rūtai, no sveiki. Drunku rodārtu ģimeni. Tā. Jā, tā būs vai klumpačīgi. Vai klumpačīgi drunku rodārtu ģimeni. Rūta ir man atvedusi, jo mēs jau gandrīz jau esmu atdevuši čemodānu. Vēl nē, man vēl jāparunājas, vai ne? Un Rūtiņa gatavisi jaunajiem amatu pienākumiem. Mēs gatavi? Jā. Nu, vecā, kā jums šķiet, kā jums klāsies tagad? Es ceru uz Rūtas labvēlību. Es ceru, ka vismaz vienu alu nedēļā drīkstēt. Rūta. Nu, skatīsimies. Kāda vispār Rūta ir kā personība? Kāds viņai tādas tipiskās rakstura īpašības? Rūta ir, manuprāt, ļoti prātīga, bet arī vienlaikus emocionāla. Un tāpēc es domāju, ka tur varētu tajos svaru kausos salikties. Nezinu, kā puņķu un asaras dieza vai, bet ēnus. Bet jūs esat vairāk tāda nav tērētāja vai taupītāja vispār kā ģimene? Es teiktu, ka tērētāji. Es esmu tērētāji, man liekas. Bet, Rūtiņa, tu esi vairāk tāda taupītāja? Jā. Ko tu esi nopirkus pats sev par iekrāto naudiņu? Tikai krāvi! Tikai krāvi! Nē, plēli vienreiz nopirkt. Jā, tas bija vienkārši tāds, man likās, ārprāts, kas tas par pirkumu, bet es biju pati teikusi, kur tava nauda, tu vari pirkt, ko tu vēlies. Nu, tad tu sakrāsi gan daudz, tev šeit būs iespēja arī sakrāt. Kā tu mēģinās ietaupīt? Es plānoju, piemēram, uztaisīt ēdienas sarakstu. Piemēram, tur vienu nedēļu mēs ēdam tādu zupu, tad visu nedēļu ne pusdienas. Tikai zupa. Ok, labi. Un tā. Man vajadzēs ķēdes spriegotāju. Sākās. Nu, izstāst, kas tas ir, lai saprotu, un tad jā. Ja jūs paskaidrosiet, tad tas notiks jūsu ģimenē. Bet ja ne, tad, nu ko, esat gatavi uzzināt kādu summu? Esam gatavi. Nu, tā tad. Summa ir 1258 eiro. Rūta, tavēja. Nu, visas ģimenes gan jāatzīst, jā, bet, nu, tu būsi tā, kas operēs ar visu šo summu. Tā summa īstenībā ir tāda, ko mēs tā arī mēnesī iztērējam visām tām svarīgākajām vajadzībām. Arī tiem manam manikīram es atvainojos. Un degvielai tur nav tikai pārtika.
to tūlīt Evija arī finanšu eksperts no Svetbanka, viņa arī to visu izstāstīs. Un tad jau jūs varēsiet plānot budžetu, un tad jau vecāki un māsaņa pieņems vai nepieņems, nav variantu, pieņemsiet. Gan jau. Pirms Rūta sāks detaļās izstāstīt savu budžeta plānu, Svetbanka finanšu eksperte Evija Kropa pastāstīs, kas būtu jāņem vērā šī uzdevuma veikšanā. Sveika, Rūta! Sveika tavā pirmajā naudas pavēlnieka dienā. Tātad tu būsi galvenā, tu noteiksi toni ģimenē, bet ar kādām sajūtām tas ir? Tev tas patiks? Dažreiz būs droši momenti, kad es negribēšu to darīt, bet šobrīd ir tāda laba sajūta. Un tad pilnīgi noteikti skatāmies iekšā arī tavā budžetā, un es ticu, ka jūs varat ietaupīt. Jautājums, cik to noteiksi tu. Tātad galvenā izmaksu pozīcija ir pārtika un tādi bezalkoholiskie dzērieni, kas ir arī likumsakarīgi Latvijas iedzīvotājiem. Lielākoties arī tā ir viena no lielākajām izdevuma pozīcijām ir par pārtiku. Tad ir transports. Jūsu ģimenē diezgan daudz tur esot. Un ko man uzreiz tavs tētis pateica, ka būs vajadzīga apkoptam mocītim. Veselība un skaistumkopšana arī diezgan laba summa jums, bet par to man ir komplimenti tur. Jo mēs redzam, ka ļoti liela daļa no veselības un skaistumkopšanas ir par sporta klubu. Es nezinu, vai tu tur vari kaut ko darīt lietas labā, lai šīs izmaksas mazinātu. Var jau būt. Un tad ir citi izdevumi, un šeit ir tava kabatas nauda. Jautājums, vai tā paliks, vai varbūt Rūta taupītāji taupīs. Mans padoms tev plānot ir par nedēļām. Esi naudas pavēlnieks, lai nevis nauda valda pār tevi, bet tu pār naudu, tu dod viņai konkrētu uzdevumu, konkrētu virzienu un to procesu visu laiku uzraugi. Ja? Es ticu, jūtu, ka nauda būs labāk kontrolē, un tad es ceru, ka tev izdosies. Un tad, kad mēs tiekamies nākamajā reizē, tu esi smaidīga un gandarīta. Labi, sarunāts. Un tagad sākas aizraujošākā un arī grūtākā daļa. Visa naudiņa jāsaplāno tā, lai dzīve turpinātos, bet kaut kas paliktu pāri arī Rūtas ceļojuma plāniem. Rūta, kā tu vispār jūties saņemot šādu summu? Manuprāt, tā summa, ko es dabūju, ir diezgan liela. Man tāds sajūta, ka viss būs labi. Ar naudas tērēšanu un taupīšanu viņai ies labi. Es domāju, ka viņa neļaus mums visu, ko mēs gribam. Man nav uztraukuma par to, kā mums ies. Es domāju, ka badu necietīsim un... Es gan uztraucos. Vai uztraukumam tiešām ir pamats? Uzzināsim pavisam drīz. Tāda ietekme, ka tev arī nevajag daudz pārpalu, atšķirībā no mums ar Līnu. Man rīt ir jāiet pie friziera. Ja es zinātu, cik tu tur tēs, droši vien nedod. Prātā ķecerīga doma varbūt braukt pa saķi. Transportē, ietāpis bija kontrole. Jaunākā drunku Rodertu ģimenes atvase Rūta ir kļuvusi par naudas pavēlnieci un jau saplānojusi ģimenes budžetu. Tagad Rūta ir gatava prezentēt jauno budžeta plānu vecākiem. Rūta ir ļoti devīga, es ceru. Es skatos, ka būs interesanti. Labi. Tā kā tomēr sākam. Nedēļā mēs kādreiz tērējam 140 eiro ēdienam. Tagad es esmu izlēmusi, ka 95. Mēs ietaupīsim uz pienu, jo es zinu, ka mums ļoti daudz viņš tērējās. Un varbūt arī uz sieru. Pagaidu uz pienu, ietaupīt. Netaisīt putot pienu, piemēram. Līna gribētu šito. Gribētu redzēt Līnas seju, kad viņai tu pateiks, ka viņai nebūs no rīta kafija ar putot pienu. Man māsa nebija klāt, kad es iepazīstināju ģimeni ar mūsu budžetu. Tāpēc, manuprāt, viņai nāksies vienkārši piekrist tam, ko es saku. Transports. Uz degvielu tas būtu, es vienmēr gandrīz visur dotos ar kājām, vai arī braukt ar transportu. Es uz darbu varēšu braukt? Tu uz radio varēsi iet ar kājām. Bet to jau es tāpat daru? Tad tas ir labi. Un tad uz darbu vienkārši. Tad ir nākamais ir apģērbs un apavi. Mēnesī bija 50, es domāju 0. Bet mēs nevaram izdiņģēt, piemēram, kaut kādu 10 eiro, bet tad tikai humpalās. Jo, piemēram, man tagad nevajag, es no māsas dabūju ļoti daudz drēbes, man tagad nevajag. Kāpēc Rūta ir tik pieticīga
Tas ir tāds, ko es ļoti novērtēju, kas varbūt ir tāda ietekme, ka tev arī nevajag daudz parpalu. Atšķirībā no mums ar Līnu, kurām tad tur tāds krekliņš, tad tur tāda biksīta. Tad ir veselība un skaidrs tupošana. Tas ir, es domāju, 70. Arī varētu uz 0 pāriet. 70. Nē, te nav. Veselība un skaidrs. Veselības skaistums ir kopā, tur arī. Es mēģināšu jūs pierunāt, ka nedēļā jūs ejat tikai vienu reizi uz klubu. Man ir mēneša maksa, un es varu iet uz klubu, uz grupu treniņiem. Man nav jāmaksā par privāto treniņu. Cik reizes tu ej nedēļā? Varbūt pie Kristapa, tad tu man vienreiz tikai ļaus iet, ja? Tu vari pie trenera vienu reizi nedēļā un mājās to fizisko. Bet mums ar treneri ir sarunāts, ka es to daru. Viņš izdomāsim. Jā. Tālāk ir izklaide un atpūta. Un tie ceļojumi, tur... Nē, mēs nebrauksim ceļojumā. Jā, pilnīgi? Nē, nu... Visu mēnesi? Jā. Visur iesim ar kājām? Nē, es gribēju aizbraukt. Un iespējams uz saldu, un tu pati pie Lūnas negribēsi aizbraukt? Nē, es braukšu, bet... Tu brauks! Rūtiņ, cik, ja jūs dzīvojat pēc tavas aprēķinātās schēmas, cik tev izdotos ietaupīt? Nedaudz virs 300 eiro, jā? 300 eiro. Nu, Parīzi jau tev sauc. Ja tā viss notiek pēc tavu plānu, tad... Ko jūs sakat, jūs esat gatavi pieņemt? Nu, skatoties, protams, skatīsimies, bet skatoties uz šo tādu piedāvāto budžeta plānu. Mums ir varianti. Nav, bet man ir jāprasa. Tad mēs esam gatavi. Es domāju, ka mēs esam gatavi arī uz kompromisiem no Rūtas puses. Es domāju, ka mēs esam gatavi pieņemt. Jā, mēs esam pieņēmuši jau. Tas ir darīts. Rūta, lai tev izdodās, es nevaru sagaidīt. Mēs visi nevaram sagaidīt jūs piedzīvojums. Kā jums te klāsies? Jā? Lai tev izdodās. Paldies. Un tad lai ir uz Parīzi. Es ceru. Taupīšana sāks ar to, ka Rūta rūpīgi sastāda pirkumu sarakstu. Nebūs nekādi impulsīvie pirkumi. Mums vajadzēs papriku. Šeit vajadzēs arī maisi. Tā kā Rūtai nav lielas patstāvīgās iepirkšanās pieredzes, vecāki nāk palīgā ar padomu. Bet es zinu, ko es jāskatās kilogramā. Kilogramā 690, pēc kilogramā 990. Es teicu, ka varbūt pat man mums tāpat nedarīt. Nu, labi. Visi maize maksā ap eiro. Vairāk vai mazāk nedaudz. Un šī maksā 39 centi. Un viņa ir labs termiņš. Bet ir produkti, no kuriem tomēr jāatsakās būs pavisam. Jābūt ar Latvijas sieru. Es esmu ievērojis, ka Rūtai tas mans Latvijas siers, es nesaprotu, kāpēc tas tāds biets, un tagad ir iespēja no viņa tikt vaļā. Rūtiņa pasaka, es iedien to, ka varbūt vecādā. Es teicu, ka brīvdienas. Un māsa ļoti gribēja avokado, bet es paskatos uz cenām, un es domāju, ka es nepirkšu. Viņa neļāva pirkt avokado. Es zinu, ka Līna, lielā māsa, par to bija diezgan pīkta. Es arī. Un man liekas, ka vajadzētu izsist no viņas nākamnedēļ vismaz vienu to iepakojumu ar avokado. Vēl vajag nopirkt krējumu un biespienu. Biespienu es neņemšu, jo es pati viņu neēdu. Bet es neņemšu biespienu sieri, tam ir atlaide. Ir labi būt maciņa turētājai. Man teica, piemēram, visu laiku prasa par sieru pienu, kas man ļoti nepatīk. Un arī dažreiz, ko es neēdu, bet viņi ēd. Tam es pasaku nē, jo es to neēdu. Mums šodien brālis ir atnācis vakariņās. Rūtā, es uzrakstīju, ka es gribētu apelsīnu suliņu vai kādu limonādīti. Jūs nopirkāt veikalā? Nē. Māsai ir izeja no situācijas. Es atnācu pie brāļa uz dzīvokli, jo viņš pateica, ka viņam mājās ir tieši tā limonāde, ko man gribējās. Ar viņu atļauju paņemšu sev limonādīti. Un ir vēl kāda problēma. Tik maz? Mēs viņu vakar uztaisījām. Nu kā no Lūkas ar Līnu vakar bija vakariņās ēdā? Viņi izēda visu. Tagad māsai ir vēl kāds lūgums. Jā, tad man rītdien ir dejošanas nometne no 11. rītā līdz 11. vakarā. Un es gribēju tā pajautāt, kāpēc naudiņu, lai es reiziet nopirkt kaut ko maziņu apēdamu.
Māsa vakar jautāja, kāpēc naudu šodienai 10 eiro, tas ir diezgan daudz. Bet es viņai pārskaitīju 5 eiro, lai nav tik daudz naudas tērēts. Un es esmu priecīga ļoti par to, ka es šodien pirmo reizi pārskaitīju naudu internetbankā. Bet dejošanas pasākums ir arī pašai Rūtai, un viņa taupīšanas nolūkos līdzi ņems pašgatavotas uzkodas. Visu dienu jābūt saulēckrīpā, un vai nav jātērē nauda ēdienam tur, es taisu ēdienu mājās. Kas man patīk, viņa ir gatava pati, nevis tur pakluso kaut ko čītot un kaut ko tur nopirkt, bet viņa ir gatava arī pati. Nu tad, ja mēs ejam uz tādu taupīšanu, tad viņa arī pati iet. Rudīņ, tu šodien brauc uz koncertu, Saulēckrību mēs paliekam ar mammu divatā. Varbūt mēs varam aiziet līdz Āgenskalna tirgumu? Es izcepšu, kamēr Rūta Saulēckrībā pesto pīrādziņus. Kārtainā mīkla jau bija nopirkta, pesto ir aizķēries no senākiem laikiem, un mozzarello arī es atradu leduskapī ar tādu jau tūdaļ derīgumu termiņu beigušos. Un tad ar tiem pīrādziņiem aiziesim uz Āgenskalna tirgu. Mēģināsim varbūt iemainīt pēc kaut ko, bet varbūt vienkārši palūksim glāzi ūdens un apēdīsim savus pīrādziņus. Bet vismaz izbaudīsim to sestdienas atmosfēru. Kā iet pašai Rūtai? Esmu Saulēckrībā uz koncertu, un man ir līdzi nauda visu. Es nezinu, ko darīt, ko tagad dara vecāki. Viņam kaut ko interesantu bez naudas. Tieši tā, vecāki ar saviem pīrādziņiem, bet bez blinka graša pie dvēseles, dodas sestdienas izklaidē uz iemīļoto tirgu. Labdien, mums ir tāda futelīga situācija. Vai nebūtu iespējams iemainīt vienu pašceptu pīrādziņu? Pus pa blatam, pus pa draugam, bet es iemainīju pīrādziņu pret alu. Paldies Beātei. Jā. Un savukārt ūdens tirgū vienkārši ir pa brīvu. Kā viņa man teica, šodien ir tava laimīgā diena, ūdens mums ir par brīvu. Nu, redz, kā izdevās. Priecīgi iznāk no Āgenskalna tirgus, un ko es ieraugu? 10 centi mētājas pie zemes. Tā kā man ir nauda. Tomēr ir arī izdevumu pozīcijas, no kurām mamma nav gatava atteikties, tāpēc notiek uzmanīgas pārrunas. Rīt ir jāatpie friziera. Lūdzu. Cik daudz? 50 eiro. Vienlaik. Mēs vēl nākamo spēru ārā. Un parīt man ir manikīrs. Kur cik? 30. Bet zini, ko mēs varam izdarīt? Es apsolu, mēs varam uz darbu jau varbūt taupīt. Nu, ka es nebraucu ar mašīnu. Labi. Tā. No, labi. Ja? Labi. Viņa, protams, neko neteica, bet man liekas, ka viņai šķita, ka vajag daudz. Ja es zinātu, cik tu tur tevis droši vien arī nemaz nedod. Bet solījumi ir jātur. Mūsu naudas pavēlniece ir nolēmusi ietaupīt uz degvielas rēķinu. Tas nozīmē, ka ir piegriezts stāvēt līdz braukšanai ar auto. Un es šobrīd esmu sabiedriskā transporta vietā un došos tūdaļ ceļā uz darbu. Vienbrīd gan man ieskrēja prātā ķecerīga doma varbūt braukt pa saķi un ietaupīt to €50 par biļeti, bet nē, tas būtu šausmīgs kauns un neko man pieķert, braucam bez biļetes. Tas tiešām ir neticami, bet tikko sabiedriskajā transportā iekāpus pie kontrole. Es domāju, ak, Dievs, cik labi, ka es to savu ķecerīgo domu tiešām neizpildīju. Lai mamma arī no darba tiktu veiksmīgi mājās, Rūta zvana mammas kolēģim un lūdz izpalīdzēt. Tu varētu šodien atvest manu mammu mājās? Pilnīgi noteikti. Labi. Bet tam nav jau līkumi. Labi. Paldies. Sarunāts. Lūdzu, nekāda problēma. Šobrīd eju ar kājām uz mūzikas skolu, es izlēmu ietaupīt uz degvielu. Nedaudz man nepatīk jāiet ar kājām, bet kas jādara, tas jādara. Un arī mammas kolēģis ir uzdevuma augstumos. Nu tā es rāmi lēnām dudinu uz mājām. Paldies tev, Rūta, ka tu piezvanīji Jurim. Kaut kad drīz būšu. Un paldies tev, Juri, ka tu piekriti man aizvest uz mājām. Nu, ko ta naudas pavēlniece dara? Es meklēju cenas, lai zinātu, cik daudz naudas iedot tētim. Un es arī izplānoju, ko mēs ēdīsim šajās nākamajās 3 dienās.
Pēc Rūtas aprēķiniem sanāk, ka pārtikai vēl joprojām tiek tērēts pārāk daudz. Tāpēc viņa nolēma piezvanīt Evijai, lai saprastu, vai ir kāds risinājums. Kā tev ir gājis pa šo laiku? Es atceros, ka mūsu pirmajā reizē tu teici, ka tu esi diezgan liela krājēja. Nu tad kā iet krājējai naudas pavēlniecei? Diezgan labi. Man vienīgā lieta par pārtiku man ir grūtāk par to ietaupīt, jo mēs gan arī katru dienu dodamies uz to veikalu. Un tad es domāju, es nezinu, kā var tā, lai mazāk tērētu. Ja mēs biežāk ejam uz veikalu, nu biežāk mēs arī nopērkam kaut ko tā kā lieku, bet tev arī sanāk tā, ka ir sajūta, ka jūs nopērkat arī liekas lietas varbūt, bez kurām jūs varējāt iztikt, vai pat, ja tu ietu vienreiz vai divreiz nedēļā, tu tāpat visu to pašu pirktu? Droši vien pirktu mazāk, kaut kādu nevajadzīgu, bet dažreiz ir sanācis tikai pie tā palikt, kas ir jānopērk. Nu, ko es tev varu ieteikt? Kā es tev varētu palīdzēt, kā šo varbūt drusciņu mainīt šo te paradumu? Nu, pirmām kārtām jau, protams, iet retāk uz to veikalu, vai ne? Nekā sarežģīta, bet mans padoms tev būtu tad izdalīt vienas dienas šo te tēriņu summu. Ir konkrēta summa, ar kuru, pieņemsim, mēs ejam veikalā iekšā un ārā mēs neiznākam iztērējuši vairāk, ja? Nu, un es teiktu, ka vēl viena lieta, kas tev pilnīgi noteikti varētu palīdzēt šādās te situācijās, ir to ēdienreižu plānošanu. Nu, pieņemsim, ja tu uz nedēļu saliec, ka pirmdien mēs ēdīsim vistas gaļu, otrdien mēs pieņemsim, tur ēdīsim veģetāros, tur tārzeņus, trešdienās mums tur būs zivju diena vai kaut kas tāds. Nu, es saprotu tā, jo precīzāk, jo konkrētāk tu saplānos to nedēļu, jo arī tev pašai būs jau tāds ļoti konkrēts rāmis, nu, kurā tu pati sevi, nu, un arī savus ģimenes locekļus varēsi turēt. Jo tu varēsi ļoti loģiski noargumentēt, kāpēc mēs pieņemsim šonedēļ, vai šodien, vai šajās 2 dienās mēs netērēsim vairāk, nekā es esmu paredzējis. Nu, it kā tādi vienkārši ikdienišķi paradumi, bet kā tu redzi, nav nemaz tik viegli tos ikdienas paradumus mainīt, vai ne? Mēs esam pieraduši pie kaut kādām konkrētām lietām. Nu, protams, pie kā mēs esam pieraduši, to visgrūtāk tā izkustināt ir. Saki, ka vai tev šķiet, ka kaut ko no tā visa tu varēsi savā ikdienā iekļaut, un vai tev izdosies kaut ko mainīt? Jā, es droši vien tad domāšu par tev ēdienu vairāk, sataisīšu ēdienkartes, nu, un ko mēs ēdīsim. Un es domāju, ka tas palīdzēs. Un neaizmirsti par to vienas summas varbūt arī limitu. Ka labi, Rūta, tad es ceru, ka šie tādi ikdienišķie un mazie padomi tev palīdzēs tomēr tos pārtikas tēriņus turēt zināmā, nu tādā arī rāmī, vai ne, un sasniegt to varbūt tavu mērķi, cik daudz tu tieši pārtikas pozīcijā gribi ietaupīt un arī nepārtērēt šajos te tēriņos. Cerams, ka tu būsi sataupījis visu to, cik tu būsi ieplānojis. Paldies. Labi. Nu, lai veids. Atā. Bet tūlīt pēc šīs sarunas jau atkal sākas jauni izaicinājumi. Nāk Lieldienas, ģimene ir paredzējis braukt uz laukiem, bet ar tukšām rokām ciemos doties nav smuki. Tāpēc jāiet iepirkties, un ar mammu tiek kopīgi sastādīts saraksts. Nu, man liekas, ka naudas pavēlniecei ar mums iet grūti. Tas sākotnējais entuziasms, ka tur 3 reizes tikai nedēļā uz veikalu, un tā bija tā Rūtas ideja, ka tā mēs darīsim. Nu, viņa ātri vien tajā ikdienas realitātes priekšā vienkārši izšķīda, nu, ka nav tādas iespējas. Ko tu gribēji? Jaunos tos gurmāni patpalīgi. Šitie nav? Šitie arī nav jaunie? Es nezinu, viņiem pat... Nē, nav. Man liekas, ka šitie būs pa bargu nauda. Pakluso, kamēr naudas pavēlniece neredz, nopērkam dārgos, ieliekam dārgos. Tā, olas ir? Jā, baltas. Labi. Tad jūs dabūjāt visu, ko gribat. Majonēzi. Nu, viņai ir mīksta sirds. Mūsu naudas pavēlniecei ir diezgan mīksta sirds. Es tā neteiktu. Man, piemēram, izdevās vienu alu iegūt, bet apmaiņā pret to, ka viņa drīkst nopirkt saldējumu. Nē, nu, protams, tas... Nu, viņa jau ļāva vienu. Rūtiņ, bet ja viņš ir uz akciju, varbūt varam 2 sarunāt? Nē, vienu. Klausies, Rūta Austeres. Paskaties, cik laba cena. 6 eiro. Cik tur gabalu iekšā ir? 6. Jā, 6. Nē. Tu gribēji? Man jau tā.
Nu, labi, Rūta. Paldies! Kas tas tāds? Gribējās. Bet zini, ko man gribējās? Nu? Ka, piemēram, ciela viņa man gribējās. Nav tā kā pārāk pilni rati. Jā, nu mēs nopirkām daudz lietas, bet tās bija lietas, kas mums visiem vajadzēja. Man liekas, ka šis bija labs gājiens uz veikalu. Nu, maksā. Nauda turpina kust, bet vai Rūtai pietiks spēka un apņēmības turpināt iesākto taupīšanas taktiku, to redzēsim pēc brīža. Izdevīgi? Izdevīgi. Cik ietaupīja? Mēs varētu nedaudz pabraukt ar stopiem. Šobrīd stopējam mašīnas. Tā ir tāda detaļa, bez kuras nevar braukt. Nu, mēs varēsim pirkt, ko gribam, bet... Wow! Drunku Rodertu ģimenes jaunākā atvese Rūta, naudas pavēlnieces lomā, cenšas ietaupīt savam Parīzes ceļojumam. Lieldienas ir klāt, bet olu krāsošanai sīpolu mīzes ģimene nav sagādājusi, tāpēc Rūta izmēģina citas olu krāsošanas metodes, kuras neprasa materiālus ieguldījumus. Vispirms vajag paņemt pārtikas plēvi un tad uzkrāsot uz viņiem, uz tās pārtikas plēves. Tālāk jāpaņem ūdens un tā jāuzšveksta, lai tā krāsa ir tāda, lai tā krāsa ir dzīva. Sapuldināsies? Jā. Viņš tās ostas, ka batikotas būs beigās, ja? Varbūt. Diemžēl flomasters beidzās. Forši. Jums ir obligāti mājās jāpapildina flomasteru krājumi. Nu, es nezinu, man te kaut kas vispār sanāk. Man arī sanāk. Es nezinu, cik viņas ilgi turēsies. Man likās, ka tur vispār nekas nesanāks. Man arī likās, ka tur točs nekas nesanāks, ka mēs vienkārši kaut ko tur beigās paši sakrāsosim ar tiem flomasteriem. Oi, nu kā tad tagad sitīsies ar olām, bet šitā viņa jau izdāmas? Ne, viņi jābauda kustībā. Labi. Viņi nevar tā... Tā nebūs sišanas ola. Es teiktu, ka viņi vai no ar fēnu bišķi jāapžāvē. Vai viņi tagad nožūs? Nu, te ir ieliec, viņa nežūs. Viņi vēl krāso? Viņi vēl krāsojas, redzi? Es atklāju. Tā arī smuka. Jā. Liekas, ka diezgan skaisti sanāca. Jā, smukas. Jā. Es necerēju, ka sanāks. Nu, vienīgais tas, ka tur tomēr ir flomasters, un es atļaušos teikt, ka es tomēr esmu dabisko krāsu piekritēja, un sīpolu mizās, man liekas, sanāk vislabākās. Es ļoti ceru uz to, ka man māsa būs atbraukusi ar olām un materiāliem, un ka mēs vēl to dabisko krāsošanu pagūsim izbaudīt. Izdevīgi? Izdevīgi. Cik ietaupīja? Ja mēs būtu krājuši cītīgu sīpolu mīzes, tad tas izmaksas būtu precīzi tikpat, cik šitas. Nu jā, arī 0. Grozies kā gribi, ir jātiek līdz lieldienu svinēšanas vietai, kas atrodas Saldū. Un es iedomājos, lai ietaupītu nedaudz degvielu, mēs varētu nedaudz pabraukt ar stopiem. Šobrīd stopējam mašīnas. Un mēs mēģināsim tikt uz Saldu. It kā liekas, jā, Saldus brauciens ar stopiem piedzīvojums, bet rēķina viena bāka uz Saldu. Bāka tā nav gluži, tā ir pusbāka. Pusbāka, tas ir 60-70 eiro. Tad, ja mēs paskaties, te jau ir viens atslēgas vārds. Jūs braucat uz Saldu? Nu, es braucu uz Remtu vispār, bet tas ir līdz Saldum, jā. Super! Mēs varam ar jums? Super! Mēs esam mašīnā. Rūta jau bija paspējusi, man liekas, ka atmest cerības. Bet tā, un labā ziņa, ka mums aizdīs līdz pašām Saldum. Tā kā mīļš, paldies! Stāsts ir tāds. Mums ir naudas pavēlniece aizmugurē. Viņa ir nolēmusi ietaupīt mūsu ģimenes budžetu uz degvielu, un tagad uz lieldienām viņa mums vienkārši saka, ka jābrauc ir ar stopiem. Viņa zina, ka mums ir tā pieredze bijusi savu laiku. Bet super. Kā tev patika šis piedzīvojums? Nu, man liekas, ka es gribētu vēl kaut kad pastapēt, bet varbūt nebraukt tik ilgi, jo tas bija tā interesanti. Un es negribētu to darīt viena. Es droši vien noteikti ar vecākiem to darīt, jo man būtu bail.
Paldies, Sindija. Izrādās, vēl tiešām ir forši cilvēki, kuri nebaidās ņemt 3 pasažierus savā mašīnā. Uz transportu ietaupīts, taču negaidīti rodas papildu vajadzības. Nu, reāli, es nezinu, ko mēs darīsim. Labi, ka tētis atcerējās. Mums šodien ir pēdējā diena, mums jāsamaksā par automašīnas kasko. Summa izskatās liela, taču citu variantu nav. Un kā gadījies, kā ne, tētis atcerējies arī par savu moci. Skaties, Zaķīt, šitāds izskatās šobrīd mūsu mocis, un vajag 2 tos priekotājus. Tā ir tāda detaļa, bez kuras nevar braukt, bet dārga. 2. 2 reizes par 101 eiro, un var apstēlēt atpakaļ. Un mēs runājam tā, tagad es nopērku vienu viņu par to 101 eiro. Un tad, kad man beigsies mans valsts pavēlnieka laiks, tad varētu nopirkt to otru. Viņi jau jāmaina kopā. Es domāju, ka mēs tā varam sarunāt. Labi. Tad tas ir vēl nedēļa jāpagaida. Nu, kā ir, tā ir. Bet braukt var? Nē. Braukt ar moci pagaidām nav iespējams, un arī sportiņš atļauts tikai mājas apstākļos. Man atgādina nedaudz Covid laiks, kad te viss notika mājās, ka mēs te sportojām viens vienā istabā, otrs otrā, bet mēs ceram, ka tas drīz beigsies. Tomēr Rūta jau nebūs Rūta, ja savas valdīšanas laika beigās nepalaidīs grožus vaļīgāk. Viņa kopā ar vecākiem dodas uz iemīļoto tirdziņu un pat atļaujas šādus tādus našķus. Mēs varēsim pirkt, ko gribam, bet... Wow! Bet maksimālais budžets būs 40 eiro. Tas izklausās ļoti labi. Mēs iztērējām kopā 26 eiro, bet bija 2 pizzas un arī dzērieni. Un, manuprāt, šis bija ļoti jauks pirkums, jo man ļoti garšo šī pizza. Un arī tētim izskatās, ka viņu garšo. Un labākais, man liekas, tas, ka mēs esam tik ilgi cietušies. Tagad varam atlaist. Šodien beidzas Rūtas naudas pavēlnieces laiks. Taupības plānam nebija nevainas, taču radās neparedzēti tēriņi, kā arī Rūtai gribējās iepriecināt mammu un tēti ar nelielu ceļojumu uz Tīru. Vai tagad jaunajai dāmai pietiks naudas, lai aizceļot kopā ar krusmāti uz Parīzi? Tāds ir jautājums. Pienācis laiks to noskaidrot. Pirmā par to, kā Rūtai veicies ar taupīšanu, uzzinās Evija. Nu, čau, Rūta! Čau! Nu, tad stāsti, kā tev ir gājis šajā naudas pavēlnieka laikā? Man ir gājis diezgan interesanti, dažreiz ir bijuši labāki, dažreiz ir daudz vairāk sanāca patērēt. Tā, varbūt tu vari pastāstīt, kāda bija tad tās tavas sistēma. Es redzu, ka kladīte ļoti glīta, gandrīz kā nelietota. Pastāsti, kā tu plānoji tad naudu? Nu, es šeit sākumā es rakstīju visus ēdienus, ko mēs ēdīsim un tā. Pa dienām? Pa dienām. Jā, es redzu 3. diena, 4. diena, jā. Bet beigās es vienkārši beidzu rakstīt, jo man nedaudz apnika. Man bija tā sajūta, ka viņa uz beigām bija piekususi no tās taupīšanas, ko viņa pati sev bija uzstādījusi. Labi, vai kaut kādus čekus tu krāji? Jā, es otrā pusē liku visus čekus. Pa dienām vai pa iepirkšanās reizēm? Es mēģināju vairāk vismaz nedēļu neliku kopā. Un es arī rakstīju tādus, kur nebija čeki. Vai šodienas Rūta, kas šodien sēž šeit man pretim, ir naudas lietās gudrāka un prātīgāka Rūta nekā tā, ko es satiku pirmajā eksperimentā? Visticamāk, ka jā. Visticamāk? Jā. Kas tad varbūt ir tās lietas, kuras tu vari teikt, ka naudas ziņā tu tagad esi gudrāka vai prātīgāka vai arī vienkārši izpratusi vairāk? Es droši vien dodoties uz veikalu, neņemšu visu, ko es gribu. Es droši vien vairāk pieturēšos pie saraksta, arī vecākiem es teikšu, lai viņi tomēr pieturās pie saraksta. Un ko ieguva vecāki? Es laikam iegūtu to atziņu, ka baigi finanšu pratīgais neesmu bijusi, bet ka tas patiesībā ir ļoti ikdienā viegli ieviešams. Vai tu pati vispār vērtē, ka tu tā
tā labi tika galā ar naudas pavēlnieku uzdevumiem, vai varēja labāk? Es zinu, ka droši vien varēja labāk, bet manuprāt, man ir tāda laba sajūta, ka esmu diezgan labi ietaupījusi. Labi, Rūta, izklausās, ka tu ar savām naudas lietām diezgan labi esi tikusi galā, un izklausās arī, ka labi esi ietaupījusi. Tad jau redzēsim, ko arī par šo teiks tev vecāki. Labi. Mēnesis ir garām, un Rūtas vecāki ar nepacietību gaida, cik tad Rūta ar savu tērēšanas plānu būs ietaupījusi no 1258 eiro. Es nevarēju sagaidīt, lai pavaicātu jums, kā jums klājās, ka jūs mēģi bija jūsu ģimenē naudas pavēlnieks. Kā stila reakcija? klājās? Es domāju, ka mums neklājās ļoti slikti. Mēs neesam tādā pilnīgā izmisumā, izkāmējuši, izbadējušies. Bet man ir kaut kādas lietas, kuru dēļ es patiesībā priecājos, ka tas beigsies, jo mums bija diezgan, manuprāt, taupības režīms ieslēgts. Mēs taču stopiem. Kad tu pēdējā reize stopiem brauc? Tagad? Es pēdējo reizi ar stopiem, jā, Rūta pirmo reizi ar stopiem brauc, un tas bija reāls piedzīvojums. Jā. Es noķēru tādu adrenalīnu, kā agrā jaunībā, kad mēs katrs atsevišķi, tad mēs viens otru vēl nepazinām, braucām es no Saldas uz Rīgu, no Rīgas uz Saldu atpakaļ, Gins no Liepājas uz Rīgu un atpakaļ. Un es nezinu, kā tev, bet man riktīgi patīk. Man tas likās piedzīvojums. Kāda Rūta bija kā naudas pavēlnieks? Jūsuprāt? Es pat neteiktu, ka viņa bija pavēlniece, viņa bija sadarbības partneri. Mūsu naudas sadarbības partneri. Sākumā Rūtiņa prasīja atļauju, pavēlēt tā, vai tajā laika nogrieziet, tad uz beigām Rūtiņa jau palika, varbūt arī drusciņ par pavēlnieci. Kas ir labi? Kas ir izcili. Tas ir lieliski, malacis. Es ar tev lepojos. Rūta, kā tev pašai šeit? Tu biji laba pavēlniece? Jā. Ļoti pareizi arī. Un vai tu gribētu turpināt būt? Man liekas, ka nē. Tomēr pa grūti bija? Jā. Visu laiku bija jādomā, kas būs jāpērk, un arī par ēdienu visu laiku jādomā, ko mēs ēdīsim, un varbūt, jā. Mazliet sarežģīti tomēr tā plānošana, jā? Jā. Bet kas ir tas, ko tu vairāk iemācījies? Es droši vien pārāk daudz eju uz veikalu. To es domāju. Lūdzu, vecāk, mīļie. Es personīgi par tādu mazu pakāpīti finanšu pratīgāka esmu kļuvusi. Mēs uz veikalu reāli gājām tikai ar sarakstu un tikai stingri pieturējāmies, jo viņi neļāva mums paslīdēt pa labi, pa kreisi. Es vēl to paņemšu, es vēl to paņemšu. No tā niķa ir jāmēģina tikt vaļā. Redz, mēs no visiem niķiem esam tikuši, var teikt. Un te jau mums ir reālā summa, ko Rūta tu esi iekonomējusi. Kā jums šķiet, cik Rūta ir ietaupījusi un iekonomējusi? Es domāju, ka viņa bija uzstādījusi to savu mērķi. 300 tu biji uzstādījusi? Es domāju, ka viņa mēģināja ar zobiem un nagiem noturēt to summu. Jo, ja ne, tad viņi iespējams tev būtu ķēdes spriegotājiem abas tās detaļas ļāvus. Ķēdes spriegotāja otra detaļa var teikt, daļa ir šeit. Un es domāju, mēs esam gatavi uzzināt, jā? Wow! 4 eiro. Rūta. Kā jums šāds iznākums? Es gribētu teikt, ka Rūta malacis, jo viņi noturējās tajā stingrajā mugurkaulā. Parīze gaida! Tas bija emocijas, vai ne? Tā ir lieliski, manuprāt, lielisks veids, kā tu vari vienkārši pēc tam sajust to garšu, to darba garšu, vai ne? Tas ir darbs. Ekonomēt, domāt, plānot, un vecākiem arī nedaudz palīdzēt. Arī mazliet pakrist uz nerviem viņam, bet nebija varianti. Es domāju, tu esi gatava vēl kādu mēnesi būt naudas pavēlniece savā ģimenē. Bija interesanti valdīt. Es droši vien negribētu to vēlreiz darīt, jo bija nedaudz nogurdinoši. Un es tagad gribētu, man liekas, atdot ģimenei atkal visu budžetu. Bet es droši vien ik pa laikam atkal pateikšu kaut ko, piemēram, es gribu. Un droši vien arī tā kaut kā būs nākotnē. Paldies Drunka Roderta ģimenei par izturību mēneša garumā, Rūtai par drosmi uzņemties naudas pavēlnieces pienākumus un Evijai par noderīgiem padomiem. Bet pavēlnieka kronis ar lepnumu ceļo tālāk. Tiekamies jau pēc nedēļas.
Labi, tad braucam to, kāpēc ieteikt folu. Vakardien man brālim teica, ka nedos vairāk kā 7 eiro uz 2 dienām, uz 2 ballītēm. Te ir ļoti smuki skati un visi perfekti. Un vislabākā lieta ir tāda, ka man nav jātērē mans budžets. Es cenšos mammā neklausīties.